Sveiki, labvakar visiem! Šodien nedaudz pieskarsimies tādai lietai kā domas. Ikdienišķās domas, tas, ko mēs domājam, kā mēs domājam, kas vispār notiek mūsu galvā, kad mēs strādājam, kā mēs vispār uzvedamies. Jo, kā jau es minēju, mēs ikdienā ļoti daudz ko domājam un mums caur smadzenēm iet ļoti daudz informācijas. Protams, vai mēs to apzināmies, vai mēs neapzināmies, tas jau ir cits stāsts un nekas tāpat, kā jau teicu, nenotiek. Un viss, ko mēs domājam, tās ir sekas mūsu kaut kādai darbībai, attiecīgi vai rīcībai, kur mēs esam un kāpēc mēs tur esam. Domājam mēs ļoti daudz, bet kā mēs domājam, cik tās domas ir labas, tiešām pozitīvas, jo cik ir minēts un arī cik pēdējā laikā pats esmu dzirdējis, cilvēkiem ļoti daudz patīk pievērsties negatīvām lietām, barot, teiksim, runāt par kaut kādām negatīvām lietām, negatīviem notikumiem, par kaut ko sliktu. Un tādā pašā laikā taču ir tik daudz skaistu, ļoti skaistu, foršu lietu. Kāpēc mēs, teiksim, netērējam to savu dzīvības jaudu skaistām, foršām, radošām lietām? Kāpēc mēs pēc ieraduma, teiksim, visu laiku mēģinam meklēt, atrast sevī to slikto, ļauno, nelabo, teiksim, negatīvo? Un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tāds mehānisms. Tas ir mehānisms mūsu smadzenēs, kas ir parazīts lien klāt un visu laiku mēģina baroties. Jo mēs esam pieraduši tā dzīvot, mums jau tā ir kā norma. Mums tā izveidojusies kā norma, tas viss ir normāli, jā, tas viss ir normāli, tam tā jābūt, bet īstenībā tam galīgi tā nav jābūt. Lai mēs mainītu šo neironu, šo domu savā šūniņā, dzīvības šūniņā līdz kodolam, pašam kaulam, tad šeit jau ir šis lielais darbs, kas ir darbs pašam ar sevi. Un tur ir tiešām ļoti daudz jādomā, ko tu domā. Domā, ko tu domā. Tas nekas, ka mēs neizsakam, teiksim, tās savas domas skaļi balsī, bet katrs jau jūt, katrs klātesošais, ejot vai nākot, vai darbā, mājās, ģimenē, mēs visi jūtam, mēs izjūtam otru enerģiju, mēs izjūtam, ar kādu enerģiju tu atnāc, ar kādām domām tu atnāc. Tas nekas, ka tu nerunā, tu vari neteikt. Un arī daudz pēdējā laikā es pats pēc savas pieredzes varu pateikt, pamanījis to, ka cilvēki var arī ļoti daudz skaisti runāt, skaisti dziedāt tev ausīs, bet īstenībā šī viņu attieksme par to, kā viņi dara to darbu, kā izturās pret tevi, parāda ļoti daudz, un tev pat nav jāklausās, jo tu vienkārši vari tikai vērot, tu būt kā vērotājs un skatīties, kā viņi izturās pret darbu, kā viņi izturās pret tevi, un tad šī attieksme bieži vien nesakrīt ar to, ko tas cilvēks runā, un tad mēs varam vienkārši izdarīt tikai secinājumus, vai mēs arī vispār kādreiz ieklausītos tādos cilvēkos, kas runā vienu, dara kaut ko citu, un tad pašā laikā vēl atļaujās, uzdrošinās tev pamācīt, kā tev dzīvot, ko tev darīt, un kas tev vispār ir jādara šajā dzīvē. Tāpēc ļoti būtiski ir vienkārši vērot un sajust šī cilvēka attieksmi pašam pret tevi. Un šī attieksme ļoti daudz parāda lietas, kā tas cilvēks izturās pret jums, kā viņš vispār ciena, vai viņš neciena, jo kas tad arī ir cieņa īstenībā, ja tas otrs cilvēks šo cieņu nav saņēmis pats savā dzīvē, viņš vienkārši enerģētiski to enerģiju arī neatpazīst, un kādu cieņu mēs varam no viņa prasīt, jo ir tā, ka kādreiz arī mēs varbūt pārāk daudz prasam no otra, un visi mēs neesam vienādi. Mēs esam tik dažādi, ka īstenībā pat jāizdomājās, ka tas otrs varbūt, viņš var tik, cik viņš var, viņš vairāk varbūt nevar, tad pieņem viņu tāds, kāds viņš ir, pieņem vienkārši un visu, un izdara tad pats, bet redz, mums jau tas gudrības prāts ir tāds, kad tev jau tur galvā brīžiem tas ego tā ir sakāpis, kad, nedod Dievs tur kāds kaut ko man ne tā, un vai man šitā vai šitā, un tad tev ir atkal tas, kā mēs tur savā galvā sevi paši visu laiku tā kā kurbelējam, tās negatīvās domas maļam pa to galvu, un tad vienā brīdī vienkārši tās visas enerģijas tā kā sprākst. Un tad, kad sprākst, tad vienkārši ir tas, kas ir, vai plīst pa pieskari, teiksim, iekārtas, vai tur elektrība, vai strāva, vai trauki plīst īstenībā. Tā ir arī šī dusmu enerģija, ko daudz īstenībā pat neapzinās. Ja jūs ienākat ar tādām dusmām telpā, kur nav šādas enerģijas, tad ir tā, ka tu esi tā savilcies tik daudz šīs savas dusmas, kad īstenībā pat arī var iekārtas pa pieskari, var raustīties strāvas, elektrības, var sist ārā, teiksim, tur krāsnes, cepeškrāsnes vai plīst trauki, īpaši stikls glāzes, tādas lietas jau.
tad šī ir šī agresīvā enerģija, kas tā kā liek aizdomāties īstenībā, kuras atkal esmu, kas ar mani notiek, bet tādā brīdī jau, vai tad mēs kāds aizdomājamies vispār, kas ar mums tur notiek un kāpēc es tā daru. Varbūt, ja tu esi, teiksim, pāris reizes tā riktīgi, teiksim, saskāries ar šo enerģiju, tad varbūt tiešām kaut nedaudz aizdomājies, nedaudz aizdomājies, ka tu vairs tā nevēlies un tu nevēlies tā visā būt. Tad, protams, tad notiek šīs pārmaiņas, un tad cilvēks lēnām sāk mainīt šo savu domu uz to pozitīvo, meklēt visā labo. Nevajag meklēt visu laiku visā ļauno, nav viss tik ļauna, kā liekas, bet, redzi, mēs esam pieraduši, kad vienmēr visā tikai saskatām ļauno. Un tā kā ir daudz tiešām, ko par šo aizdomāties. Jauki jums visiem vakaru!